Gada nogalē jau 10. reizi aizvadīts Talsu kausa volejbolā jauniešiem. 2013. gadā mēs sākam šo turnīru kopā ar vecākiem. Mums bija domāts uztaisīt tādu Ziemassvētku turnīru kopā ar vecākiem. Šitas gads ir 10. Mēs esam izauguši jau diezgan tādā kuplā skaitā. Piedalās 24 komandas no Liepājas, Aizputes, Kuldīgas, Grobiņas un 6 komandas no Talsu novada sporta skolas. Sacensības notika 5 vecuma grupās. Pašiem jaunākajiem ar pirmajiem soļiem volejbolā pagaidām nevedas, tāpēc treneri brīžiem saķer galvas. Kurzemniekiem ir tradīcija reizi gadā ne tikai satikties Talsos, bet arī doties uz sacensībām vienam pie otra. Jauniem volejbolistiem, kuri tikko iesākuši, viņiem Latvijas čempionātā ir ļoti grūti uzreiz, bet šie tādi sadraudzības turnīri, te mēs varam pamācīties, paeksperimentēt. Kā tavai komandai gāja iepriekšējos gadus? Man liekas, ka sūdīgi, tāpēc, jo mums nebija. Mēs tā nemācējāmies saspēlēties un tā mēs zaudējām. Bet tagad esat satrenējušies un gatavi uzvarēt citas komandas? Mums būs tagad jāspēlē pret otro komandu Kuldīgai. Un 1-0 mēs esam vinnējuši. Marko, parāda lūdzu man savus pirkstus. Es šito izdarīju ņemot augšējo piespēru un man šitie 2 pirksti iegāja iekšā. Un tad otrajā mačā man arī iegāja šitie 2 pirksti. Bet tāds ļoti bēdīgs tu neizskaties, tev nesāp? No sākuma varēja tā bišķīt sajust, bet tagad nesāp vairāk. Šoreiz sacensībās pašiem talsiniekiem kā pa viļņiem. Zaudē tiem, kurus vajadzētu uzvarēt, bet labāk veicas ar šķietami spēcīgākiem konkurentiem. Plaši pārstāvēt arī Aizpute, kurā volejbols esot viens no populārākajiem sporta veidiem. Droši vien, kad ir kaut kādas tradīcijas zināmas, ir arī noteikti tas iespaido, ka Aizputē ir volejbola vīriešu komanda, kas startē Nacionālā līgā. Noteikti arī jaunieši redz piemēru un uz to arī pavalkās tad ikdienā. Gan treneri, gan arī paši spēlētāji atzīst, ka šādi turnīri jauniešiem ļoti vērtīgi. Kļūdas var izlabot, kāds ir bijušas, piemēram, treniņos. Kādas, piemēram, servēšanā un uzņemšanā nedaudz. Un pirmajā spēlē jau sanāca izlabotās kļūdas? Jā. Kādam noteikti šīs ir pirmās sacensības, un noteikti šie ir pirmie tādi izbraukumi iespaidi. Bet kāds noteikti arī iegūst kādu draugu, draudzīgas attiecības nodibina. Es domāju, ka tas nāk tikai par labu bērniem. Viņi paplašina savu redzesloku ne tikai sporta ziņā, bet arī socializējās savā ziņā. Talsu kausā piedalīties gribētāju ir tik daudz, ka daļai komandu pat jāatsaka. Sacensības notiek gan Talsu sporta hallē, gan sporta namā, taču telpu vēl vairāk sportistiem nepietiek. Jau pēcpusdienā tika noskaidroti uzvarētāji visās 5 vecuma grupās un šogad visvairāk panākumu Dienvidkurzemes novadam. Sanita Liepiņa, Ģits Grenevits, TV9 Pakalni.